Raidījums Kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts mūsu pats labākais draugs. Kurš ir tavs labākais draugs? Tu teiksi, man ir vairāk kā viens draugs. Kas bija tas pirmais, kas tevi šajā cilvēkā piesaistīja un ļāva viņam kļūt par vienu no taviem labākajiem draugiem? Tu teiksi, varbūt izskats. Tas gan nav pats labākais veids, jo drauga svarīgākās īpašības ir tās, kas ir viņa sirdī. Viņa būtība, un tomēr bieži mūs piesaista kas cits. Cilvēks, viņa personība, dāvans. Tad kas ir tavs labākais draugs? Lai kas arī būtu tavs labākais draugs, dzīvē neiztikt bez pārpratumiem un vilšanās. Tas ir sāpīgi, īpaši, ja tu šo cilvēku ļoti mīli. Ir ārkārtīgi smagi sastapties ar šiem pārpratumiem, vilšanos un atraidījumu sajūtu. Šodien es gribu iepazīstināt ar draugu, kurš ļoti atšķiras. Varu apgalvot, ka viņš nekad tevi nepārpratīs. Nekad neliks tev vilties, nekad tevi neatraidīs, nekad neļaus tev palikt vienam. Šis draugs ir pats labākais no draugiem, un tas ir Jēzus, dzīvā Dieva dēls. Atveriet Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu, kur Jēzus runā par savu draudzību. Nodaļas sākumā Jēzus runā par vīna koku un tā zariem un šo attiecību tuvību. Un tad viņš sāk runāt par draudzību ar mums. Sākot ar 12. pantu, viņš saka: Tas ir mans bauslis, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zinām. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgsit manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu citu. Vairums cilvēku nedomā par Jēzu kā par savu draugu. Mēs redzam Dievu debesīs, Dievu tēvu, Dievu dēlu un Dievu svēto garu. Mēs par viņu domājam kā par savu glābēju, savu kungu. Un ja jau viņš ir viss pasaules glābējs, kā gan es varu viņu ieraudzīt, attiekties pret viņu kā pret draugu? Ja viņš ir dzīvības kungs un valdnieks, visa radītājs, kā gan es varu tuvoties viņam kā draugam? Un tomēr man viņš ir vajadzīgs kā draugs. Es ilgojos pēc viņa kā drauga. Ja tu šobrīd piedzīvo grūtības, nesaproti, kas īsti notiek, tu gribētu kaut ko mainīt, un tu jautā Dievam, bet kāpēc? Tu esi aizmirsis, ka tev ir varens draugs, kurš vēlas ar tevi draudzēties, ja vien tu to ļausi. Jēzus runā par savām attiecībām ar mums. Viņš teica saviem mācekļiem: Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zinām. Ar to viņš pasaka, ka manī jūs atradīsiet pierādījumu par
īsta draudzība. Viņš izpauž savu draudzību caur pašuzupurējušos mīlestību pret mums. Kad mēs vēl bijām viņa pretinieki, viņš mīlestībā pret mums atdeva savu dzīvību, lai mēs kļūtu par viņa draugiem. Jēzus Kristus ir ikviena cilvēka tuvākais draugs. Tomēr, ja es viņu atraidu, aizliedzu un izslēdzu viņu no savas dzīves, neesmu gatavs atzīt, ka viņš ir Dieva dēls, tikmēr viņš nevar to izpaust tik pilnīgi, kā vēlētos. Man jāatzīst, ka viņš ir glābējs un kungs, ka viņš ilgojas būt mans mīlošais, patiesais, tuvais draugs, kurš būs man tuvāks kā brālis, kurš palīdzēs man kļūt un sasniegt dzīvē to, ko neviens cits nevar palīdzēt. Nomirstot pie krusta par taviem grēkiem, Jēzus ir parādījis vislielāko mīlestību. Kāds varētu nomirt tavā vietā, lai izglābtu tavu fizisko dzīvību, bet ne jau tavu dvēseli? Mīlestības vadīts, kāds par tevi varētu nomirt, tomēr tas nekad nepaveiks to, ko Jēzus. Viens no pirmajiem veidiem, kā viņš parāda mums savu draudzību, ir viņa pašuzupurējušā nāve. Otrs veids ir tas, ka viņš uzņemas iniciatīvu veidot attiecības. Ieskatīsimies vēlreiz 16. pantā. Viņš saka, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgsit manā vārdā, viņš jums dos. Viņš saka, ka mēs neizlēmām kļūt par viņa draugiem, bet gan viņš izlēma kļūt par mūsu draugu. Un tāpēc tie, kas atsaucās viņa aicinājumam, pieņēma viņu kā savu glābēju, pieņēma viņa piedošanu. Tagad varam saukt kungu Jēzu Kristu par savu draugu. Tagad Jēzus, kurš sēž pie tēva labās rokas, dzīvo mūsos, svētā gara klātbūtnē un spēkā. Mums ir draugs, kurš ir iemājojis mūsos. Savas beznosacījumu mīlestības dēļ viņš nolēma, ka vēlas kļūt par mūsu draugu. Viņš vēlējās mums palīdzēt īstenot tos mērķus un plānus, ko ir izplānojis mūsu dzīvē. Viņš nāca uz šīs zemes, lai dzīvotu starp cilvēkiem, lai mēs spētu apjaust, kāds viņš ir glābējs, kāds viņš ir kungs un arī kāds draugs. Tāds, kas var uzlūkot slimo un teikt, draugs, es tevi dziedināšu. Tāds, kurš varēja atrast kopīgu valodu ar pašiem nepatīkamākajiem, grēcīgākajiem, atraidītākajiem cilvēkiem sabiedrībā. Kad citi to redzēja, tie teica, viņš ir grēcinieku un muitnieku draugs. Viņš bija tāds, kurš varēja ierasties Marijas, Martas un Lācara mājās, mīlēt viņus un tikt uzskatīts par draugu. Kad tu lasi šo rakstu vietu, pajautā sev, kurš uzņēmās iniciatīvu? Viņš mūs izredzēja Kristu jau pirms pasaules radīšanas.
Gribu uzdot vēl vienu jautājumu. Palūkojieties uz saviem draugiem. Kurš no jums parasti uzņemas iniciatīvu? Vai tu esi cilvēks, kurš gaida, kad kāds cits uzņemsies iniciatīvu? Vai tu esi atturīgs, varbūt nedaudz kautrīgs, nevisai sabiedrisks? Kurš jūsu draudzībā bija tas, kurš iepazinās, uzņēmās lielāko daļu iniciatīvas? Es varu pateikt, kurš uzņēmās iniciatīvu tavās attiecībās ar Jēzu. Tas bija pats Jēzus Kristus. Viņš vienmēr uzņemas iniciatīvu. Jautājums ir, kā tu esi reaģējis uz viņa aicinājumu kļūt par draugiem? Kad viņš caur tik daudziem veidiem ir tev atklājis savu mīlestību, sakot, ka mīl tevi, rūpējas par tevi, ilgojas tev dot pašu labāko, vai esi viņu atraidījis, atstūmis? Vai arī es atzinu, ka viņš aicināja uz brīnišķīgu mīlestību un tuvību ar visa izplatījuma Dievu? Dievs, kas to visu ir radījis, saka, ja tu ļausi, es būšu tev tuvs, uzticams un mīlošs draugs. Vēl kāds veids, kā viņš izpauž pret mums savu draudzību un mīlestību, ir šis. Viņa draudzības revolucionārā ietekme uz mūsu dzīvi. Kad tu kļūsti par Dieva bērnu un uzticies Kungam Jēzum Kristum kā savam glābējam, mainās itin viss. Mainās tavs gars, tava sirds, tava dvēsele. Mainās tavs mūžības liktenis, tavs skatījums uz dzīvi, itin viss sāk mainīties. Kad tu kļūsti par Jēzus draugu, notiek vēl kaut kas. Tas ir tā, it kā viņš nonāktu no debesīm uz zemes līdz mūsu līmenim. Un mēs sākam viņu uztvert pavisam citā līmenī. 15. pantā viņš saka, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Viņš saka, ka viens no veidiem, kā viņš izpauž savu draudzību pret mums, ir atklājot lietas, ko mēs nekādi citā veidā neuzzinātu. Cilvēks, kurš ir patiess, tuvs draugs, atklās tev to, ko viņš nekad nevienam citam neteiktu. Vai tev ir draugs, kuram tu ar lielu uzticēšanos vari pastāstīt to, ko viņš nekad nestāstīs tālāk? Tie nebija noslēpumi, ko Jēzus atklāja mācekļiem. Un tomēr viņš saka, es jums esmu atklājis, es esmu noņēmis priekškaru, lai jūs varētu ieskatīties, ko mans tēvs man ir pateicis. Es to visu jums esmu stāstījis, jo jūs esat mani draugi. Es gribu būt tuvs draugs arī tev. Vienīgais veids, kā kļūt tuviem draugiem, ir dalīties ar to, kas ir uz sirds, kas domās, ko zinām, ko jūtam, ko esam pieredzējuši, ko esam izdzīvojuši, kas mūsuprāt izdzīvojam šobrīd. Un tieši to pašu šeit dara arī Jēzus. Jūs esat mani draugi, ja turiet, ko esmu pavēlējis. Tas nenozīmē, es ļaušu jums būt maniem draugiem, ja jūs darīsiet to un to. Mēs tiekam glābti Dieva žēlstībā, Viņa labestībā, mīlestībā un laipnībā pret mums.
Tā ir nepelnītā Dieva labestība. Arī viņa draudzība ar mums nav balstīta mūsu vērtībā, bet gan viņa beznosacījumu mīlestībā. Kad viņš saka, jūs esat mani draugi, ja turat to, ko es jums esmu pavēlējis, tad mēs to saprotam tā, ka mēs tiksim pārmainīti. Šīs attiecības būs brīnišķīgas, ja jūs darīsiet, ko es jums esmu pavēlējis. Viņš jautā, kāds ir mans bauslis, ka jūs mīlat citu? Viņš saka, kad jūs mīlēsiet citu, tava dzīve tā tiks pārmainīta, ka tu izdzīvosi to, pēc kā es ilgojos. Kas notiek ar cilvēkiem, kuri iemīlas Kungā Jēzu Kristu? Mēs spējam mīlēt vēl kādu citu, jo vairāk tu mīli Kungu Jēzu Kristu, jo lielāka ir tava spēja mīlēt otru. Jo līdzīgāki viņam mēs kļūsim, jo vairāk mūsu spēja mīlēt līdzināsies tam, kā viņš mūs ir mīlējis. Uzņemoties iniciatīvu, atverot sirdi, atklājot savas domas, darot visu to, ko patiesi tuvi draugi dara. Un tomēr tik daudzi visu mūžu dzīvo vientuļi. Varbūt viņiem ir daudzi gadījumu draugi, varbūt daži tuvāki draugi. Bet kamēr mēs neatklājam tuvību, kāda ir iespējama starp Jēzu Kristu un cilvēku, mēs nekad nespēsim izpaust savu draudzību otram tādā līmenī, kā tas iespējams, kad iemīlamies Kungā Jēzu Kristu. Tik brīnišķīgs draugs viņš mums ir. Gribu pajautāt, kurus cilvēkus tu mīli? Kuri ir tie draugi, kuru labā tu nostātos kaut auto priekšā, lai pasargātu viņu dzīvību? Vai tev ir tik tūs draugs, kura dēļ tu būtu gatavs atdot savu dzīvību? Tu teiksi, tu domā ģimeni? Jā, protams. Un kā ar tiem, kas nav tavā ģimenē, ar draugiem? Tu teiksi, es mīlu šo draugu, bet vai tu mīli viņu pietiekami, lai par viņu atdotu savu dzīvību? Es domāju, ka ir draugi, kas to spētu. Palūkosimies uz šo pantu citādāk. Viņš saka, nav lielākas mīlestības kā tā, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Savas dzīvības atdošana par draugu nevienmēr nozīmē to atdot pavisam burtiski. Kā būtu ar šādu skatījumu? Es esmu gatavs viņa vai viņas labā atdot savus mērķus. Vai arī es esmu viņa vai viņas labā gatavs nolikt savus plānus, idejas, vēlmes, ilgas? Vai arī es esmu gatavs atdot visu savu dzīvi otra labā, jo tik ļoti es viņu mīlu? Ja runājam par kristīgu dzīvi, kas tiek dzīvota, esot tuvās attiecībās ar Jēzu Kristu, mums nākas nolikt savu veco dzīvi, nākas nolikt savas vecās domas, veco pasaules skatījumu un reizēm arī savus vecos draugus. Jo bieži vien mūsu Kunga Jēzus Kristus pavēle ir ļoti prasīga, un tādēļ, ka viņš mums vēl pašu labāko, mums nākas nolikt savu dzīvi un teikt, Kungs, tā vairs nav mana dzīve, bet es ilgojos, ka tu mani un caur mani dzīvotu savu dzīvi. Viņš negrib būt draugs, kurš ir tāls un virspusējs, bet gan tūs un personīgs. Tieši tik tūs, cik vien Dievs spēj būt.
Dievs savu mīlestību izpauž dažādos veidos. Veids, kā viņš izpauž savu mīlestību pret mums, ir caur izaicinājumiem. Daudzi no mums klausās svētrunas, lasa grāmatas, dzied dziesmas. Piemēram, mēs dziedam: Jēzu, es tevi mīlu, es zinu, ka tu esi mans, kāds draugs man ir Jēzu. Nav cita tāda drauga kā mīļais Jēzus, bet cik daudz no jums domā par Jēzu kā par savu draugu? Es varu dziedāt: Mans Jēzu, es tevi mīlu, es zinu, ka tu esi mans. Un es varu visu laiku domāt par kaut ko pavisam citu. Kāds draugs man ir Jēzu? Visus mūsu grēkus un bēdas viņš nes. Mēs varam izdziedāt šos vārdus, par tiem pat nedomājot, bez jebkādām emocijām. Bet Jēzus ilgojas būt arī mūsu emociju draugs. Kāds, kuru mēs mīlam, lolojam, pēc kura ilgojamies. Viņš ir tas, kurš ir sevi atklājis. Viņš teica: Jūs neizvēlējāties mani, es jūs izvēlējos. Un vēl vairāk, es ne tikai jūs izvēlējos, bet arī izredzēju, ka jūs ietu un nestu augļus, un ka jūsu augļi paliktu. Tu teiksi, te taču viņš runā par saviem apustuļiem. Ikvienam no mums būtu jānes augļi, un pirmais no tiem būtu svētā gara auglis. Kas ir mīlestības, prieka, miera, labestības, maiguma, laipnības un savaldības auglis. Bet tāpat mums jānes arī augļi caur labiem darbiem, atdodot sevi citiem, darot labus darbus, kalpojot viņam jebkurā veidā, kā viņš mūs ir aicinājis. Viens no veidiem, kā viņš izpauž savu mīlestību, ir izaicinot mūs kļūt par sevis labāko versiju. Tu nekad nespēsi sasniegt visu to, ko Dievs tev ir paredzējis, kamēr vien viņš nebūs kļuvis par tavu draugu. Jautājums ir tāds: vai tu gribi būt viņa draugs? Viņš ir pieejams ikvienam no mums, bet vai viņš ir tavs draugs? Vai arī tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš ir peldējis pa dzīvi, nekad nedomājot par viņu kā par savu draugu? Vai tu zini, kad vairums cilvēku sauc uz Jēzu, kad ir pakrituši? Vai zini, kad viņi sauc visskaļāk, kad ir nokrituši viszemāk? Vai zini, kad sabrūk viņu neticība, skepse un ateisms? Kad viņi saprot, ka nav cita ceļa un sāk cerēt, ka kristiešiem ir taisnība. Tad viņi sauc uz Dievu, kur nepazīst, uz Jēzu, par kuru ir dzirdējuši. Un visbeidzot, tiekot glābti, viņi saprot, ka ar viņiem vienmēr ir bijis kāds draugs, kuru viņi ir ignorējuši. Ik viens no mums piedzimst un nomirst. Ko tad, ja tu nomirsti, bet Jēzus nav tavs draugs? Tu teiksi: nu tad es laikam vienkārši izzudīšu. Nē, tā nebūs. Tu neizzudīsi. Vai tu saproti, ka nomirstot bez Jēzus kā tava drauga, tu tiksi uz mūžiem šķirts no tā, kas tevi visu dzīvi tik ļoti mīlēja, ka viņš atdeva savu dzīvi, to upurēja tevis dēļ. Būtu labāk, ja tu nebūtu piedzimis, nekā nomirt bez viņa. Ir traģēdija dzīvot savu dzīvi bez viņa, jo viņš mums ir paredzējis pašu labāko. Tāds draugs viņš ir. Pieņemsim, ka tu esi viens no šiem cilvēkiem, un tu teiksi:
Kā tas viss attiecas uz mani? Es pat neesmu kristietis. Vispirms, tev vajadzētu tādam kļūt. Tev vajadzētu uzticēties kungam Jēzum Kristum kā savam glābējam. Lai arī viņš ilgojas būt tavs draugs, viņš to nespēja, ja tu viņu noraidi kā draugu. Ja tu esi gatavs lūgt viņam piedošanu par saviem grēkiem, uzticēties viņam kā savam glābējam, kas nozīmē atzīt, ka tu tici, ka viņa nāve pie krusta samaksāja pilnībā par taviem grēkiem, tad tavi grēki to piedoti, tavs vārds tiek ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā, un tu uz visiem laikiem kļūsti par Dieva bērnu, bet Jēzus par tavu draugu. Iespējams, tu esi kristietis, bet nekad neesi domājis par viņu kā par savu draugu. Es gribu tevi iedrošināt un pajautāt sev, vai es tā redzu Jēzu savā dzīvē? Vai es tiešām ticu, ka viņš mani tik ļoti mīl? Vai es ticu, ka viņš tiešām man ir itin viss? Tā ir, un ja vien tu to ļausi, tā arī būs. Viņš pierādīs tev, ka ir pats labākais draugs. Tēvs, mēs esam tik pateicīgi, ka tu esi sūtījis Dieva dēlu, lai viņš kļūtu par mūsu draugu un glābēju. Es lūdzu, ka Svētais Gars šīs vienkāršās patiesības dziļi ierakstītu mūsu sirdī. Ļauj mums ieraudzīt, cik lielā mērā mēs atbilstam laba drauga aprakstam, bet pāri visam ieraudzīt, ka tieši tāds draugs, kungs Jēzus Kristus ir mums, un attiecīgi reaģēt, mīlot, paklausot un kalpojot viņam. Mēs to lūdzam viņa vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.